Siguldā darbu turpina pērn atklātā saldētā distanču slēpošanas trase, kas piemērota dažādiem vasaras sezonā aktuāliem sporta veidiem. Aizvadītas pirmās starptautiskās sacensības roller slēpošanā un skrituļslidošanā. Tāpat trasi iecienījuši gan Siguldas, gan tuvākas un tālākas apkārtnes aktīvās atpūtas cienītāji. Šī trase ļoti piemērota šādām aktivitātēm. Tad mums ir 1,2 km asfaltēts aplis, kur var skrituļot, rollerēt, braukt mazie bērni ar riteņiem, vai arī blakus var pa skaidu celiņu nojot vai skriet. Iespējas, kā vasarā atpūsties, vasaras sporta veidi šeit pieejami. Šeit var nolikt arī mašīnu un ņemt riteni vecāki un doties mūsu Siguldas velo maršrutos, kas ir iemarķēti un dabā un kartes pieejams informācijas centrā. Tā kā, šī tāda īstā vieta, kur laiks šodien vispār pateicīgs, lai varētu veikt vasaras aktivitātes. Drīzumā durvis vērs arī inventāra noma. Gan pieaugušajiem, gan bērniem te būs pieejams viss, kas nepieciešams skrituļslidošanai, roller slēpošanai un nūjošanai. Jau šobrīd priecē, ka apmeklētāju vidū esot daudz ģimeņu. Kāds skrituļo, kāds rollerē, kāds brauc varbūt ar riteni, kāds knapi iet. Māmiņas arī ar ratiņiem šeit skrituļo. Šeit viss notiek. Īstenībā te ir tas Siguldas lielākais darbs, kad mēs esam radījuši vietu, kur un cilvēki nāk. Vajag radīt tikai vietu, kur un nāk. Un tā brīvdienās droši vien atkal var izmantot tie, kas varbūt nedzīvo tieši Siguldā. Jā, protams. Vakaros arī var atbraukt. Kas tur Rīga 30 minūtes, un tu esi šeit, Bet droši, brīvdienās, ja laiks labs, blakus kafejnīca, var izbaudīt vasaras labo laiku, labās iespējas aktīvi atpūsties. Arī siguldiete Ieva, kas trenējas skrituļslidošanā un trasi apmeklēja ikdienu, vērtē, ka sākoties aktīvajai turisma sezonai, par iespējām te atpūsties uzzinās aizvien vairāk pilsētas viesu. Ieraudzīs, sapratīs, ka te ir ļoti labi, un tad arī sāks braukt. Es domāju, ka rīdznieki arī tagad jau sāks braukt, pateicoties šīm sacensībām braukšu šajieni. Jā, bet tas jau ne tikai sacensībām, to jau var vienkārši vakarā braukt, pabraukt. Jā, protams, vakaros vienkārši var braukt, paskatīt, te diezgan daudz īstenībā siguldieši brauc, tā kā paslidot vakaros pēc darba. Viss saka, ļoti patīk, forši, svaigā gaisā, brīvā laika pavadīt. Trases saimnieki gan iesaka, ka pirms plānot apmeklējumu vajadzētu ieskatīties sporta un aktīvās atpūtas centra mājaslapā, lai pārliecinātos par sacensību grafiku un to, vai trase būs atvērta. Taču tepat blakus tapis vēl kas gana iespaidīgs un oriģināls – 30 metrus augsts kāpšanas aktivitāšu tornis ar intriģējošu nosaukumu Vels. Šī ir aktīvā turisma centra eži ilgi lolota ideja, un apmeklētājiem tornis tiks atvērts māja beigās. Tā noteikti ir vieta, kur dzimt no jauna, jo tā katram cilvēkam, kur ieskatīties savā dziļākajos nostūros, satikt savus bailes, savus spēkus, piedzimt no jauna. Tornis paredzēts komandu darba un pieredzes izglītības veicināšanai. Tiem, kas vēlēsies pārbaudīt savus spēkus individuāli, būs iespēja pieteikties atvērtajiem laikiem. Nokļūt uz platformas, kas ir aptuveni 9 stāvu mājas augstumā, torņa iekarotāji varēs dažādos veidos. Tur var kāpt gan pa kāju, tā vienkārši augšā pa kāju līdz platformai, gan arī jūs redzat dažādus uzdevumus, kur tad arī nevis viens, bet divatā vai vairākās grupās, lielākās grupās cīnīties un tikt uz augšu līdz platformai un tad laisties lejā piesaitētam virvē un lidojumu izbaudīt. Arī tam, kāpēc tornim dots Vella vārds, ir savs skaidrojums. Latviešu folklorā Vels ir tāds vienmēr bijis būtisks tēls, bet tāpat laikā tāds mazliet vientiesīgs un muļķīgs. Un galvenais, ka tas vienmēr ir bijis cilvēkam uzvarams. Un te arī tā doma, ka katrs ar to Vellu pats cīnās, jo kādam tas ir kāpt augšā, jo ir mazliet bailīgi. Kādam tas savs vēls ir drošināt otru, jo te būs katram pašam arī jādrošina. Varbūt kāds cits jāuzmundrina. Tornim izveidot arī sava mājaslapa internetā vels.lv, un ik viens, kurš vēlēsies Vellu pievarēt atvērtajiem laikiem, varēs pieteikties jau jūnijā.